Labdien! Laukā ir brīnišķīgs rudens, un tuvojas viena no skaistākajām rudens dienām, 18. novembris. Novembris kā mēnesis ir viens no maniem mīļākajiem mēnešiem, jo tad daba parādās visā tās krāšņumā. Un tas nozīmē, ka visi liekie krāšņumi ir nokrituši, lapas un puķes un zāles, un ir palikusi tikai tā dabas daļa, kas ir, tā teikt, mūžīga. Un šajā skaistajā mēnesī ir arī viena no jaukākajām atceres dienām, un tas ir 18. novembris. Un jau 10. gadu cauri Vecrīgai ies slāpu gājiens. Cilvēks ar lāpu patiesībā ir tāda tā kā zīme, bet lāpu gājiens, tas ir daudz cilvēku ar lāpām. Nu, tas jau ir teksts. Un man vienmēr liekas, ka šajā dienā šis lāpu gājiens mums raida kādu šī teksta fragmentu. Un es pati labprāt gan noskatos, gan piedalos šajā lāpu gājienā, jo tāpēc, ka vienmēr man gribas izlasīt šī teksta fragmentu. Jo man liekas, ka kaut kad, kādreiz, visi šie teksta fragmenti tiks salikti kopā un sanāks viena skaista grāmata, kurā visi šie teksti būs apvienoti. Nu, un grāmatas nosaukums, protams, ir Mana Latvija. Un man šķiet, ka šajā 18. novembra lāpu gājienā šis mazais teksta fragmentiņš ir viens no spilgtākajiem šajā dienā. Tādēļ, protams, ka es visus aicinu piedalīties šai gājienā un izbaudīt tādas, varbūt mazliet neformālākas sajūtas nekā šīs dienas pārējie pasākumi.